drošība nav tikai šī ārējā drošība, kas ir valsts, šis robežas apdraudējums. Ir arī, protams, šī iekšējā drošība, kas ir apdraud katru mūsu vai no kādiem zagļiem, laupītājiem. Un trešais visa pamatā ir arī šī finansiālā drošība, kas skar katru mūsu. Tajā skaitā arī šos darbiniekus, kas strādā drošības jomā. Attiecīgi, visas šīs drošības jomas ir ļoti svarīgas, jo, ja mēs nejutīsimies sociāli droši par rītdienu, droši par to, vai spēšu apmaksāt komunālos pakalpojumus, ņemot vērā to regulāro sadārdzinājumu, tad vai mēs spēsim radīt šo drošības sajūtu arī citiem. Sabiedrība, manuprāt, nejūtas droši. To pierāda šīs aptaujas, kas gadus tiek veiktas, kur tiek norādīts, ka pēc statistikas gadus mazinās šie krimināli izmeklējumie nozadzīgie nodarījumi, bet tā ir, manuprāt, tikai statistika, jo ir meli, liela meli un statistika. Un šīs aptaujas arī parāda to, ka iedzīvotāji vēlas redzēt daudz vairāk policijas darbiniekus savos mikrorajonos, kur viņi dzīvo, kur viņi uzturas. Tas pierāda apstākļu to, ka viņi tad nejūtas droši. Cilvēkam justies droši ir ļoti svarīgi, kā mēs zinām arī no Maslovas piramīdām, lai cilvēks sāk interesēties par citām šīm vērtībām, kultūru, izglītību. Cilvēkam savos pamatos jājūtās droši, tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Drošība ir valsts pamats, un mums katram ir jārūpējas par valsts drošību. Un šīs iespējas iesaistīties ir pietiekami daudz, kaut vai aktīvi iesaistoties arī zemesardzē, kur attiecīgi katrs pēc šī brīvā laika, cik viņš attiecīgi ir spējīgs iesaistīties, ja tās ir sestdienas, svētdienas, vai tās ir šīs atvaļinājuma dienas, un tad attiecīgi, nedod Dievs, būs kaut kāds šis krīzes moments valstī, jūs zināsiet, ko darīt, kur doties un kā rīkoties noteiktā šajā situācijā, jo tieši viens es redzējis internetu komentāros, ka tas mums īsti nav vajadzīgs, mēs taču esam NATO. Mums katram pašam ir jāspēj pašos pamatos aizstāvēt sākotnēji savu ģimeni un pašiem sākotnēji savu valsts, jo mēs visi veidojam šo valsti kopā un neviens cits neatnāks. Mēs īsti atceramies Andriju Upuļu šo multfilmu par Laimes lāci, kur kad visi gaidīja, kāds cits atnāks no malas un sakops šo ciematu un ieviesīs arī drošību tā tālāk. Bet nenāks, apbēdināšu vai iepriecināšu, nenāks neviens cits Laimes lācis. Mums pašiem ir jārūpējas par savu drošību, par sakopto vidi sev apkārt, un neviens cits to neizdarīs. Es domāju, ka jebkurā valstī nav viegli būt policistam. Jāveido šis mikroklimats, lai cilvēki, kas strādā šajās struktūrās, nāk uz darbu ar smaidu, nevis ar tādu apgrūtinājumu sajūtu, kad viņam atkal jāiet uz šo darba vietu, jo šis jebkurš darbinieks, kurš pamocās no rīta ar sajūtu, atkal jāiet uz darbu, kā tā dziesmā pirmdienas nav manas laimīgās dienas, tad viņš arī nespēs arī sniegt sabiedrībai ar smaidu sejā šo drošības pakalpojumu, šo drošības sajūtu. Mani sauc Valters Bergs, es esmu aktīvs Rīgas domes deputāts un Latvijas Republikas zemesargs. Es uzskatu, ka stiprai valstī ir svarīgi stipri pamati. Ja arī tu domā tāpat, tad piesakies darba grupā un veidosim drošu nākotni mūsu valstī kopā.